Sveicināti! Šodien gribu pastāstīt par vienu jaunumu, kas ir parādījies Vago klāstā. Mēs labi atceramies, kas arī nesen parādījās 221 inlines universāliem pielietojumiem. Tas ir kabelim gan mīkstajam, gan cietajam. Tad uz doto brīdi mēs esam saņēmuši un varam piedāvāt inline monolītajam kabelim. Kā redzams, starpība ir. Attiecīgi šitas ir kompaktāks, un lielais plus ir tas, ka šitas arī ir paredzēts vadiem līdz 4 kvadrātiem. Un pati labākā lieta, ko es nedaudz pastāstīšu vēlāk, tas ir pielietojums, kuros mēs viņus varam izmantot. Šajā gadījumā gribu vienkārši nodemonstrēt, tāpadās, lai būtu skaidrs, kā mēs varam to izdarīt. Savienot kabeli, ja piemēram kabelis ir bojāts, šajā gadījumā esmu sagatavojis 2 kabeļa gabalus, pieņemot, ka mēs esam kabeli sagatavojuši, lai to savienot, ja bijis, piemēram, plīsums kādā no dzīslām, tad šajā gadījumā mēs ņemam, notīram atbilstoši, kā rakstīts uz spaila, šajā gadījumā tas ir šeit, mums ir vads kabelīts jānotīra 10 mm, Attiecīgi ņemam instrumentu, kāds kuram ir, tas ir labs. Šajā gadījumā mēs notīram nepieciešamo dzīslas garumu no izolācijas. Tas izdarīts. Un attiecīgi elementāri veicam šos te darbības, tas mums aizņem ļoti maz laika. Tā, viena puse izdarīt un attiecīgi liekam otrā pusē kopā. Šajā gadījumā tikai nesajaukt krāsas, tas pēc tam attiecīgi rezultēsies ne īpaši labos gala rezultātos, un tad attiecīgi šajā gadījumā plus ir tas, ka šī spaile mums dod iespēju arī mazlietiņ pagarināt vada garumu. Šādā veidā izskatās savienojums. Pozitīvais ir tas, ka ir pietiekami kompakts risinājums. Varam dabūt kompaktāku risinājumu arī tajā gadījumā, ja mēs uztaisam kāpnīti, saucamo, bet tad ir nedaudz īsāks vads, tas, kas paliek pāri. Šajā gadījumā, ko mēs darām tālāk? Mēs ņemam atbilstošo termocauruli, tā, kas der šajā gadījumā. Termocaurule ir ieteicams izmantot ar līmi, lai nodrošinātu pēc iespējas labāko savienojumu, un attiecīgi ievērojot visus drošības pasākumus, ņemsim termofēnu, ieslēgšu, lai iesilst, un attiecīgi veicam elementāras darbības, kas mums būs. Šajā gadījumā skatāmies, kā mums sanāk. Tas, ko es minēju pirms tam, un kas ir pozitīvs un kas ir parādījies jau saistībā ar šīm spailēm, atbilstoši jaunajām regulām, Eiropas normām, šāda veida savienojums ir iespējams un var tikt izmantot slēptajām instalācijām. Šī te instalācija, konkrēti, ko es daru tagad un rādu, ir atbilstoši normām, un tā nodrošina dubulto izolāciju. Ja pirms tam slēptajās vietās, jeb slēptajiem savienojumiem bija nepieciešams vai lodētais savienojums vai metinētais savienojums, un īstenībā nekas cits arī nebija kā opcija, tad šajā gadījumā var izmantot šādu te metodi. Kā redzējāt, tas ir ļoti ātri un vienkārši. Plus, kā es minēju, arī pirms tam, izmantojot šo te spaili, ir iespējams mazlietiņ arī pagarināt kabeli. Tas ir kaut kādi plus mīnus līdz centimetram tas, ko mēs varam dabūt klāt. Un, ja bojājums kabelim ir noticies sienā un mēs esam izkaluši to rogu sienā un dabūjuši kabeļu galus, tad ir iespēja katrā ziņā viņu savienot un pagarināt, izmantojot šo te spailīti, neko citu mums nevajag. Šajā gadījumā, cik ātri tas man sanāca.
Šajā gadījumā mēs esam dabūjuši principā hermētisku savienojumu un, jā, principā šādā veidā izskatās visa tā lieta. Ja mēs izmantosim, kā es teicu, spailes likt kāpnītē, būs vēl mazāks, bet arī šajā gadījumā diametrs nav pārāk liels. Tā kā, lūdzu, risinājums, ko es parādīju, teiksim, es domāju, tas jums arī skaidrs un zināms, bet lūdzu, ņemam, izmantojam un lai jums veicās!